Čau! Esmu Dacerde elektronikas veikala vadītāja, un es ciesti nevaru sūknēt un mazgāt grīdas. Iespējams, daudzas izmanto robotus, arī man pāris ir bijuši, bet godīgi sakot, vairāk par putekļu sūkšanu jēgu neredzu, jo slapjā mazgāšana man vienmēr ir likusies kā parodija. Bet, izpētot visu par un pret, manās rokās ir nonācis šis, un tas man ir pārliecinājis. Pārliecinājis ar diviem ērti pieliekamiem mazgājošiem mopiem. Ja līdz šim visi mani roboti, mazgājot grīdu to pielīmēto mopu pie pakaļas, vienkārši visu ciklu vilka sev nopakaļ, tad šie tik tiešām rotē. Plus mega bonus ir tas, ka pēc izmazgātajiem katriem 20 kvadrātmetriem robots pats atgriežas dokstacijā, izskalo šos mopus un tikai tad turpina darbu. Līdz ar to nav tā, ka visu mazgāšanas ciklu netīrumu vienkārši velkas robim pakaļā. Starp citu, mopi pēc mazgāšanas dokstacijā tiek arī izžāvēti. Super, ne? Sausos putekļus robots pēc tīrīšanas pats izsūdz dokstacijas putekļu maisā. Augšā atrodas ūdens konteineri. Viens tīrajam ūdenim, reviņš bija pilns un cik tas iztērē vienai tīrīšanas reizē uz 100 kvadrātmetriem, otrā uzkrājas netīrais ūdens. Aplikācija ļoti ērti lietojama, varēsiet gan būvēt virtuālās sieniņas, gan arī mainīt iestatījumus robota tīrīšanai. Manuprāt, rezultāts tiešām labs, lietoju jau vairākas nedēļas, un grīdas ir patiesi tīras. Un kamēr vīrs domā, ka es mājās smagi strādāju, es varu savu laiku veltīt kaut kam patīkamākam. Nu ko, šī nebija nekāda reklāmā, bet nopirkas viņu pat. Ja noderēja, man prieks.